nelikumīga robežu ķēsošanas organizēšana. Pēc būtības... Krimināla pārkāpums. Tāpēc jau krimināli arī tika tiesāti, un krimināls spriedums ir. Es varbūt man būs atšķirīgāk. Respektēju, ka tiesa ir lēmusi, bet šis ir tas brīdis, ka mēs drīkstam komentēt, un mums vajag komentēt. Tas, ko īstenībā nevarēja pieļaut, un kas noritēja aptuveni pusotru gadu, visu šī tiesas procesa laikā, atmanies šīs kampaņas. Apsūdzētajai atbalstam. Atbrīvojiet, un tas ir nesamērīgi, un nevajag šādu cilvēku tiesāt, vākti publiski paraksti, publikācijas. Piedodiet, tā nav tiesu varas ietekmēšana. Tiesnesis jūt spiediens. Man ir spiediens no sabiedrībā zināmām personām, respektētām personām. Bet, labi, esam nonākuši līdz spriedumam. 200 stundas piespiedu darbs. Saimā mēs tagad, ja nemaldos, 2,5 gadus, un tas arī viss caur Eiropā, cīņa ar cilvēku kontrabandu un tirzniecību. Tirzniecība viens, kontrabanda ir cits. Tā ir epidēmiska problēma. Epidēmiska? Endēmiska. Viss kārtībā, kāds to tiek klausās. Freidiska pārteikšanās. Viss kārtībā. Nē, tādā ziņā, ka cilvēku kontrabanda ģenerē aptuveni 6,5 miljārdu eiro gadā. Tas ir ienesīgs bizness. Ja var to nosaukt par biznesu. Tas, protams, sūta signālus ārpus Eiropas, var iekļūt, būs tie, kas nodrošinās. Teiksim, tātad Eiropas līmenī un arī Latvijas mēs redzējām, ka cilvēks neatur iesaistīties šādās darbībās, jo risks, risks attaisno līdzekļus praktiski. Es pārvadāšu vienu, saņemšu 10 000, ja man noķers, maksimālais man būs 6 mēneši nosacīti. Vai ne? Grozījām likumu tieši ar tādu, lai cilvēkus atturētu, iesaistīties šādās noziedzīgās darbībās, krimināla likums, reāls cietums. Bet tāpat ved. Tad reāls cietumsods. Un tas ir tas, ko minēja, ka šādiem gadījumiem Moldovas pilsonim piešķir 5 gadi reāls cietumsods. Un miers. Un tagad ir viens, kur pieņemsim šo te, ka nebija mankārīgos nolūkos. Es iesaistīšos, nezinu, Krievijas agresijas kara atbalstīšanā, man nav mankārīgi nolūku. Tad es neesmu, nebūs bargs sots, nebūs krimināli pārkāpums, nebūs kā ir par šo te sankciju pārkāpšanu tam līdzīgi. Šeit ir absurditāte. Spriedums ir lēms, es nezinu, vai prokuratūra pārsūdzēs vai ne, vai tas ir galīgs spriedums. Lai jau tālāk iet process. Tomēr šis gadījums, un arī atbildot to par humāniem apsvērumiem. Ikdienas Latvijas robežsardze humāna apsvērumu dēļ ielaiž Latvijā personas, kas ir starp Baltkrievijas un Latvijas robežu. Tāpēc to centri bērni, sievietes tajā skaitā. Un atgādināšu arī, ka tas viss notika nevis tā, ka tagad mēs pamanījām, ir plūsmas. Bija ārkārtas situācija, izsludināta uz ārējās robežas ar Baltkrieviju. Atminamies, personas nedrīkst tur doties. Cilvēks apzināti devās uz turieni. Protams. Tātad tas jau ir apzināti veikšu noziegumu. Piedodiet, tas ir pastiprinoši apstākļi, nevis vainu mīkstinoši apstākļi.